svētkos sveic. Lampu krālas tikošās krāsās, bērnu acīs iemiecas, tā vien gribas, lai apstājas laiks, kad beidzot atnācis ilgi gaidītais, arvien tuvāk, arvien krāšņāk, debes kori pienāmiem pienāk, tumšā naktī, ziemā augstā, zeme turas vienā plaukstā. Zvaigzne apstaro ledus puķes, piecīmīs ir pestītājs, no zelta stīgām mūzika plūst, un mīlestībā lāsta, kas plūst. Naida sasalums izkustējies, sirdis sasniedz priekā vēst, gods Dievam augstībā un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts, arvien tuvāk, arvien krāšņāk, debes kori pienāmiem pienāk, tumšā naktī. Tad vienu reizi no kamīna mums bija melns pēds. Es biju pie vectētiņa un es redzēju tur Ziemassvētku saulēča pēdas, un tad es redzēju pašu saulavecīti un vēl rūķis. Ziemassvētkos dzirdēju, ka rūķis attaisa durvis un ieliek dāvanu maisu. Tur ir tāds loks virs virtuves, un Ziemassvētkos tur kāds pikojās, un mēs gribējām paskatīties, un tur stāvēja man liekas 4 rimīgi kastes ar dāvanām. Stāvēja pie eglītes, un es redzēju, kā Ziemassvētku vecītis dod dāvanas. Kad man bija 2 gadiņi, es stāvēju pie eglītes, tad es aizgāju pie mammas un pateicu kaut ko, tad es sagriezos un redzēju, ka zem eglītes ir dāvanas. Tad aizgāju pateikt mammai, ka zem eglītes ir dāvanas, sagriezos un bija vēl dāvanas. Bija vakars, un tad, kad es nonācu lejā Vība modasies, tad man bija lejā dāvanas. Un man likās, ka tur atnes savu dzīves tēls, ja tur bija pēdas. Vienos Ziemassvētkos es ieraudzīju gaisā lampiņu, un tad pasaucu pārējos, un mans tētis teica, ka tur jau Ziemassvētki brauc ar saviem 6 briežiem. Un tad viņš nosēdās pēc 2 mājām un atnāca zils salatēvs pēc tam. Es vienreiz redzēju Ziemassvētku vecīti, ka brauc uz Igauniju vai Somiju. Mums pie durvīm kaut kas pieklāvēja, mēs atvērām, bet nebija Ziemassvētku vecīti, bija maiss. Tad mēs patījāmies, kas maisā iekšā, tad bija rakstīts, ka mums jāatcep piparkūkas. Mēs aizgājām cept piparkūkas, tad, kad mēs atnācām, zem eglītes bija dāvanas. Lielam apaļam ar garu vārdu, priecīgam, foršam un sirsnīgam maisu ar dāvanām un 6 priešiem. Priecīgam. Jābūt mīļam, draudzīgam. Viņam jāpatīk bērni. Jo viņam nepatīk bērni, tad jau viņš mums nedāvinās viņiem dāvanas. Viņš ir mīļš,
sirsnīgs un godīgs. Ar lielu baltu vārdu un ar kaut kādu, un ar ragavām, protams, un ar 6 briežiem. Balta vārda, sarkans ģērbs un sarkans cepura. Viņai izgādās jau telefonu. Lai viņa Ziemassvētkos taisītu garšīgus ēdienus ļoti daudz. Grāmatu par Indiju, jo viņa drīz arī brauc uz Indiju, viņai tur, un viņa grib tagad sākumā lasīt, lai pēc tam tikai braukt. Kaut mazgājumā mašīnu. Viņa dabūtu savu jaunu darba datoru, šalli un jaku. Jā, viņam būtu jauns darbs. Hondas mašīnu. No gultas izkāpja robokāja. Daudz dāvanas. Es gribētu, lai tētis būtu jaunajā gadā pie mums. Ziemassvētkarēs iet gulētākas. Lai viņa suns būtu labs. Viņa iznāk ārā, viņa redz ziemeļplāsmu. Māsais novēlu, lai viņai uzdāvina jaunu telefonu, ko viņa jebkad ir kārojusi. Manas mācējas brālis Ziemassvētku vakarā kādam uzsvaida. Savai māsai Jālīnai, lai viņa dabūtu jaunu dzīvnieciņu. Lielajam brālim varētu novēlēt, lai viņam, tā kā viņš brauks uz Ņujorku martā, lai viņam tur būtu forši, bet es gribu, lai viņš pēc tam atbrauc atpakaļ. Sunītam un manas mammas brālim, kad viņš, piemēram, aizbrauc uz sacensībām, gribētu, lai viņam kā vienmēr nav tur nekāda šuvis, piemēram, un, lai nav augstu kāju. Un savai māsai Jausai, lai viņa dabū lielu akvāriju un dabūtu vairāk zivtiņas. Tā, lai man bērniņos iekārto jaunu istabu un tur būtu trenažieri. Vai būtu telefons, dators un planšu dators. Dzīvnieciņu hameleonu. Es novēlu savam mājdzīvniekam degunu, lai Ziemassvētku vakarā mēs viņam atceramies iet uz barību. Es novēlu savam degunam, lai Ziemassvētku vakarā viņam nebūtu iesnas. Es gribu novēlēt, lai viss pasaule dabūtu to, ko vēlas.